Pats galvenais, ko es gribētu skatītājiem pateikt, kad šis viss nav financial advice, nekas nav finansās padoms, mēs dalāmies tikai ar savu pieredzi un nekas no šī dzirdētā noteikti nav jāņem vērā un ka tagad jāskan. Ej, pēc Teslas akciju, ieķīlā māju tagad. Un pats uzņemies atbildību. Jo bieži vien, kad cilvēks saskatās internetā, YouTube'ā kaut kāds arī tur viens ierakstā X-ā to, ka tūlītās viss iet, un tad metamies iekšā. Un varbūt kādi jautājumi, kādi jautājumi uzdot. Jā. Kurā drošā setā ietiet iesākt? Man ir tev jautājums. Jā, tad par Bitcoin, tas jau neattiecīgi, vai Bitcoins, Ethereums vai kāds cits, ja kurš no altcoiniem, tad principā ir divas opcijas, ko es jau minēju. Viens ir birža, tad CEX, jeb Centralized Exchange, vai DEXA, jeb Decentralized Exchange, jeb šie decentralizētie maki. Ar ko viņi atšķirās? Tad, ja tev ir maks, tev makā, kad tu viņu atvērsi, tev būs iedos 12 vārdu slepeno frāzi, un tu kontrolē, kas tur notiek visu pats. Ja tu pazaudēsi šīs 12 vārdu frāzes, tev neviens nepalīdzēs viņas atgūt, tu saviem līdzekļiem netiksi klāt. Bet tas plus ir tāds, ka tas viss tikai pieder tev, un tu visu kontrolē. Tu vari atvērt biržu vaļā, tad vai nu tas ir Binance, Bybit, Bitonix, Pionex un tā tālāk OKX un citas biržas, kur tu taisi pilnu verifikāciju, un tur tev gan, ja tu pazaudēsi paroli vai ko, tu uzrakstīsi supportam, līdzīgi kā ar banku, klausies, man tur pazuda, pazud karte, nobloķējiet karti, atsūtiet man jaunu karti. Un tur tas plus, ka tur var... Kur labāk, ja tu gribi ilgtermiņā glabāt, tad mans ieteikums ir darīt tā, un tas ne tikai mans ieteikums, bet to arī viss teiks, ilgtermiņā turēt savā decentralizētajā makā, tiklīdz tu gribi veikt kaut kādu darbību, sūti uz biržu un tirgojies biržā.